Esiet sveicināti skatītāji un arī klausītāji un jūsu uzmanībai par to, kas ir aktuāls noticis pasaules un arī Latvijas ekonomikā. Zemāks procentu likmes nedēļas sākumā veicināja ASV akciju tirgu. S&P 500 reģistrējot lielāko dienas pieaugumu 0,7% apmērā kopš augusta beigām. 10 gadu valsts kases ienesīgums pieauga un sasniedza 4,9% līmeni. Pēc tam pazeminājās un dienu beidza pie 4,73%. Tas bija nedaudz zem iepriekšējās dienas beigām, sasniedzot 16 gadu augstāko līmeni – 4,8%. Tas bija arī lielākais dienas kritums kopš 23. augusta. Iemesls bija tas, ka ASV darba spēka dati ADP bija vājāki nekā gaidīts. Taču savu ieguldījumu deva fakts, ka fiksētā ienākuma tirgus pēc būtiskiem un noturīgiem kāpumiem gandrīz mēneša garumā bija ļoti saspringts. Vāji ADP darba spēka dati samazināja cerības uz daudz svarīgākiem darba vietu datiem. Tomēr piektdien ASV akciju tirgi spēcīgā darba pārskata ietekmē piedzīvoja strauju kāpumu. S&P 500 pieauga par 1,2% un Nasdaq par 1,6%. Pieaugumu atbalstīja arī norādes, ka sarunas par ASV automobīļu darbinieku streiku virzās uz priekšu. ASV darba tirgus turpina demonstrēt ievērojumu spēku. Šī situācija ir izaicinājums federālajām rezervēm. Ar noturīgu ekonomiku nepietiek, lai motivētu turpmāku likmju paaugstināšanu, taču pašreizējā inflācijas vide nav normāla. Pozitīvs elements ir inflācijas spiediena samazināšanās ASV. Tirgus tagad nosaka 50% iespējamību, ka Fed vēl paaugstinās likmi līdz šī gada beigām. Neskatoties uz finanšu apstākļiem, piemēram, paaugstinātām ilgtermiņa procentu likmēm valdībai, uzņēmumiem un mājsaimniecībām, spēcīgākam dolāram un zemākam akciju tirgus līmenim. ASV darba tirgus spēks un noturība ir acīm redzama, radot Fed bažas par algu inflācijas riskiem. Neraugoties uz to, piektdienas algu dati apliecina, ka algu inflācija turpinās bremzēties, šobrīd 4,2%. Tādi faktori kā pamatinflācija un finanšu apstākļi ietekmēs pirmās procentu likmes samazināšanās laiku. Fed Baumane, augstāku likmju aizstāve, norādīja uz iespējamu likmju paaugstināšanu, ja dati to atbalstīs. Larry Summers liek domāt, ka ASV saskars ar iespējamu recesiju monetārās politikas ietekmes mazināšanās dēļ. Mūsu prognoze ir, ka Fed pirmais likmes samazinājums būs nākamā gada 1. maijā. Izpārdošana pasaules obligāciju tirgos ir palielinājusi aizņēmuma izmaksas līdz augstākajam līmenim pēdējo 10 gadu laikā. Tas nozīmē potenciāli lielus zaudējumus bankām, apdrošinātājiem, pensiju fondiem un aktīvu pārvaldītājiem, kam pieder triljoniem dolāru valsts un korporatīvo parādu. Straujas darbības var nodarīt nopietnu kaitējumu dažādām finanšu sistēmas daļām. Lielākajai daļai banku, jo īpaši lielākajām, nebūs jāpārdod, un tāpēc tās nekad nerealizēs šos zaudējumus. Taču vidēja lieluma ASV aizdevēja SVB sabrukums martā pārorientēja regulātoru un investoru prātus uz riskiem, kas slēpjas banku obligāciju portfeļos. ASV ekonomiskajai nenoteiktībai pievienojās politiskā nenoteiktība, kad no amata tika gāsts pārstāvju palātas spīkers no Republikāņu partijas Kevins Makartijs. Šī ir pirmā reize, kad tiek atcelts priekšsēdētājs. Tas notika pēc tam, kad vairāk republikāņi nostājās pret viņu budžeta darījumu ar demokrātiem, lai izvairītos no ASV valdības slēgšanas. Nav skaidrs, kad var tikt iecelts jauns spīkers, un tādējādi mēs virzāmies uz jaunu nenoteiktības un iespējamās paralīzes laikmetu Amerikas politikā. Un tas nav tas, kas pasaulē šobrīd ir vajadzīgs. Naftas cenas trešdien kritās par vairāk nekā $5 par barelu saistībā ar bažām, ka straujais aizņēmuma izmaksu pieaugums, ko izraisīs augstākas procentu likmes, varētu kavēt ekonomikas izaugsmi. Brent naftas cena nokritās par $5,11, jeb 5,6%, kas ir lielākais vienas dienas kritums kopš pērnā gada augusta. Pēkšņais kritums pārsteidz investorus, kuri tikai pagājušajā nedēļā novēroja, ka cenas pietuvojās $100.
pateicoties spēcīgajam globālajam pieprasījumam un Saudarābijas un Krievijas lēmumam pagarināt naftas ieguvas samazinājums līdz šī gada beigām. Pirmdien cenas pieauga līdz $89 par bareli, saistībā ar bažām, ka Hamas uzbrukums Izrēlai palielinās spriedzi tuvajos austrumos un ietekmēs vadošo naftas ražotāju izlaidi. Saskaņā ar jaunākiem Svenska Maklerstatistika datiem cenas Zviedrijas mājokļu tirgū laikposmā no augusta līdz septembrim īpaši nemainījās. Septembrī cenas bija nemainīgas gan īrniekiem piederošiem dzīvokļiem, gan savrupmājām, bet lielākajā daļā lielpilsētu cenas samazinājās. Gada griezumā dzīvokļiem cenas pieaugušas par 1% un mājām kritušās par 6%. SEB mājokļu cenu indeks liecina, ka tas saruk otro mēnesi pēc kārtas. Oktobrī tas uzrādīja neto bilanci +4, salīdzinot ar +6 septembrī. Jaunākā mājokļu cenu statistika liecina par turpmāku vai arī nelielu kopējo mājokļu cenu kāpumu. Rādītājs joprojām ir krietni zem vēsturiski vidējā līmeņa, taču tā kā mēs sagaidām, ka rudens laikā cenas pazemināsies, nākamajos mēnešos tam vajadzētu kļūt vēl zemākam. Aizvadītajā nedēļā tika izglābta līdzsabiedrība SAS. Akcionāri Castlelake, Dānijas valsts, Air France KLM savāca 13 miljārdus zviedru kronu, lai SAS turpinātu lidot, bet 255,000 akcionāru aktīvu vērtība praktiski izkulpējas gaisā. Uzņēmums tiks izņemts no biržas. Iepriekš Norvēģijas valdība savu daļu jau pārdeva, bet Zviedrijas valdība nolēma savu dalību turpmāk nesaglabāt. Jaunā Eiropas Savienības stratēģija augstāka pašpietiekamības pakāpe sadrumstalotā pasaulē. Eiropas komisija iepazīstināja ar svarīgāko tehnoloģiju sarakstu, kas tirdzniecības politikā kļūst par veidu, kā arvien vairāk attālināties no Ķīnas. No vienas puses pandēmija atklāja pārmērīgu atkarību no ārpasaules, un no otras puses pēdējo gadu ģeopolitiskās norises liecina, ka tirdzniecībā vairāk var sadarboties ar ideoloģiski līdzīgi domājošiem partneriem, nevis citiem kritērijiem. Svarīgākās jomas ir pusvadītāji, mākslīgais intelekts, kvantu un biotehnoloģijas. Pateicoties gausajai pēcpandēmijas atvesaļošanai, Ķīnas īpašuma krīzei, pieaugošajam parādu līmenim un ASV protekcionismam, Āzija saskaras ar vienu no sliktākajām ekonomikas perspektīvām pusgadsimta laikā. Tāds ir Pasaules bankas vērtējums, kas samazināja izaugsmes prognozes Ķīnai no 4,8 līdz 4,4% nākamgad un plašākam jaunatīstības valstu kopumam Austrumāzijā un Klusā okeāna reģionā no 4,8 līdz 4,5%. Reģions, kas ir viens no pasaules galvenajiem izaugsmes dzinējspēkiem, piedzīvos lēnāko izaugsmes tempu no kopš pērnā gadsimta 60. gadu beigām, izņemot ārkārtas periodus ap pandēmiju, 70. gadu naftas šoku un Āzijas finanšu krīzi. Un tagad nedaudz ziņas no Latvijas. Septembrī Latvijas uzņēmēju noskaņojums pēc 6 mēnešiem atkal uzlabojies visās jomās. Mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā tas ir pozitīvs, bet apstrādes rūpniecībā un būvniecībā, lai arī nedaudz uzlabojies, tas ir joprojām negatīvs. Konfidences rādītājs mazumtirdzniecībā salīdzinot ar augustu pieauga par 0,3% punktiem, pakalpojumu sektorā tas uzlabojās par 4,5% punktiem, bet būvniecībā par 1,4% punktiem. Savukārt apstrādes rūpniecībā uzlabojums bija tikai par 0,1% punktu. Augustā Latvijas mazumtirdzniecības apgrozījums samazinājās par 2,7%. Pārtikas preču mazumtirdzniecība kritās par 2,7%. Nepārtikas preču mazumtirdzniecība, neskaitot autodegvielu, samazinājās par 3,4%. Savukārt autodegvielas tirdzniecība samazinājās par 1,2%. Būtiskākais apgrozījuma kāpums bija apģērba, apa un ādas izstrādājuma mazumtirdzniecībā stendos un tirgos, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecībā. Apgrozījuma kritums
bija nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā pārdot nepārtikas preces, kultūras preču un atpūtai paredzēto preču un mājsaimniecības elektroierīču preču tirdzniecībā. Arī pēdējā ziņa, kas pienāk no Latvijas rūpniecības, kas liecina, ka augustā Latvijas rūpniecība samazinājās par 4,9%. Ražošanas sarukums apstrādes rūpniecībā bija par 3,8%. Produkcijas apjoms saruka 2 no 3 pēc īpatsvaru lielākajās nozarēs – kokrūpniecībā un gatavo metālu izstrādājumu ražošanā. Ražošanas apjoms samazinājās arī poligrāfijā, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, kā arī dzērienu ražošanā. Tikmēr rūpniecības produkcijas apjoma kāpums bija ķīmijas rūpniecībā, kā arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā. Citiem vārdiem sakot, lai arī neliels uzlabojums noskaņojumā, reālie dati no ekonomikas vēl tuvākajos mēnešos pienesīs salīdzinoši negatīvas ziņas, bet, kā redzam pēc datiem, šīs kritums šobrīd ir apstājies un vērojams tāds viegls uzlabojums. Līdz ar to visticamāk arī 3. ceturksnī ekonomikas apjomi būs nedaudz, bet tomēr samazinājušies, un visas cerības ir uz to, ka jau 4. ceturksnī, īpaši nākamā gada 1. ceturksnī, varētu parādīties neliela, bet tomēr jau aktivitātes pieauguma tendence. Tas arī šai reizē viss. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā apskatā.